Skaitļa normāla forma ir veids, kā uzrakstīt skaitli, lai tas būtu vieglāk pārskatāms un lietojams īpaši, ja darbs notiek ar ļoti lieliem vai ļoti maziem skaitļiem. Šī forma ļauj efektīvi pārvaldīt skaitļus, padarot tos vieglāk saprotamus un izmantojamus zinātniskajos un tehniskajos aprēķinos. Iedomājies, ka tev ir milzīga daudzuma konfekšu skaits, piemēram, 1 miljards. Ir diezgan grūti šādu skaitli uztvert un ar to strādāt, bet ja mēs šo skaitli uzrakstām normāla formā, tas kļūs daudz vienkāršāk pārskatāms. 1 miljardu var uzrakstīt kā 1 reiz 10, 9. pakāpē. Normāla formas pieraksta veids ir a reiz 10 n. pakāpē, kur a ir skaitlis, kurš ir lielāks vai vienāds ar 1 un mazāks par 10. N ir vesels skaitlis, kas norāda, cik reizes decimālpunkts ir pārvietots, lai iegūtu skaitli a. Aplūkosim piemēru ar skaitli 45,000. Lai šo skaitli uzrakstītu normāla formā, mēs pārvietojam decimālpunktu vietu tā, lai skaitlis kļūtu lielāks vai vienāds ar 1 un mazāks par 10. 45,000 ir vienāds ar 4,5 reiz 10,000, bet 10,000 var uzrakstīt arī kā 10,4. pakāpē. Tādēļ šī skaitļa normāla forma ir 4,5 reiz 10,4. pakāpē. Šādā veidā pierakstot skaitļus, tos ir vieglāk saprast un salīdzināt īpaši zinātniskajos un tehniskajos aprēķinos. Ļoti mazu skaitļu gadījumā, piemēram, baktērijas izmērs, var būt zemāk redzamais skaitlis. Normāla formā to var uzrakstīt šādi. Iznākumā šī normāla forma ir 7 reiz 10 mīnus 9. pakāpē. Šādi pierakstot baktērijas izmēru normāla formā, tas kļūst daudz vieglāk saprotams un izmantojams zinātniskajos aprēķinos. Skaitļa normāla forma ir ļoti noderīgs veids, kā uzrakstīt lielus un mazus skaitļus, lai tos būtu vieglāk pārskatīt un lietot zinātniskajos un tehniskajos aprēķinos. Pierakstot skaitļus normāla formā, mēs varam efektīvi pārvaldīt un salīdzināt dažādus lielumus.